Labdien! Septembrī mūsu skolā sāk darbu projekts Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns. Kas ir šī projekta mērķa auditorija? Cik ilgi šis projekts darbosies, kādā jomā un ko bērni attīstīs, darbojoties šajā projektā? Par to nākamajā sižetā jautājām mūsu skolas direktoram. Daugavpils 3. vidusskola piedalīsies kārtējā projektā. Projekti, kas saistīts ar individuālo attīstību skolnieku spēju. Šīs projekts piedāvā Izglītības pārvaldē kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, un mēs veiksmīgi startējam šajā projektā. Un tuvākajos 2 gados mēs nodrošināsim saviem skolēniem, kuriem mācību talanti ir, kuri gatavi strādāt papildus olimpiādes, kuri gatavi strādāt, attīstīt savas intelektuālas spējas. Mēs dosim tādu iespēju attīstīt savas prasmes un iemaņas. Daugavpils 3. vidusskola iesniegtais projekts paredz, ka mēs daudz nodarbību pēc stundām, kuri būs 2. dienas puse, sākot ar 1. septembrī, un šīs projekts domāts konkrēti 1. 6. klasē. Skolnieki varēs apmeklēt dažādas STEM nodarbības. Ko nozīmē STEM nodarbība? STEM nodarbība nozīmē, ka tas ir dabas zinības priekšmetu cikli, bet viņi būs ne kā priekšmeti, bet būs kā papildu nodarbības saistīts paralēli ar kaut kādu priekšmetu. Piemēram, tādi kā robotika, piemēram, tādi kā origami, piemēram, tādi kā lietišķa matemātika. Viss tas būs izveidots mūsu skolā un būs piedāvāts gan vecākiem, gan skolēniem iespēja piedalīties tādas nodarbības. Protams, ka paredzēts arī izklaides posms. Tur būs arī sporta nodarbības, tur arī būs citu priekšmetu piedāvājums, gan interešu izglītība arī tajā skaitā. Un kopumā es domāju, ka šīs projekts attīstīs mūsu skolnieku spējas 2 gadus pēc kārtas, sākot ar 1. septembrī un beidzot ar 19. gadu 31. maiju. Es ceru, ka mūsu skolnieki aktīvi iesaistīsies šajā projektā, un mēs gaidām pieteikumus no vecākiem šajā projektā kopā ar bērniem.